Labi, tad mums jau ir jāsāk veidot, precīzāk tie caurumi jāpieliek tām sienām, un nekas traks tas nav. Mēs atkal paņemam un izveidojam visām tām 4 sienām boolean elementus, modificētāji precīzāk, tad dodamies atkal rīkjoslā uz modificētājiem, viņam generate boolean, un mēs jau to automātiski varam izveidot visiem, lai tur nav jāvelk garumā. Pastīsimies šeit. Vienmēr atcerieties, jums ir kādi jautājumi, taču vienkārši ierakstiet, uzdodiet savus jautājumus un centīšos, pēc tām savām zināšanām, kas man ir, jums arī atbildēt par visām šīm lietām. Labi, tad skatāmies. Tagad mums ir atzīmējam atkal labajā pusē izvēlamies kolekciju logu caurumi un ieslēdzam visas astiņas iekšā un atkal mums šie skaistie kubiki rubiki ir. Mēs paņemam boolean elementu un tieši tāpatās ar kas tā ir, kaut kādas zīmēšanas pildspalviņa, sauciet kā gribat, atzīmējam šos elementus. Dublējam, tik cik tajā malā ir tās starpas, tik mēs arī liekam. Pagaidām tie ir tikai logi, pēc tam būs arī durvis, un tik dublējam un visām malām smuki saliekam. Ok, izslēdzam ārā visas atstiņas, un mums tās siltinājuma vietas, precīzāk logu ailes siltinājumam ir izveidotas, atliek vienīgi durvis, un tad labajā pusē kolekcijā mēs sameklējam, mums bija ārdurvis. Uzspiežam, paskatāmies, jā, tieši tā, un ar boolean elementu atzīmējot to siltinājumu sienu, nodublējam, atzīmējam, izslēdzam ārā, kaut ko es te pazaudējis un viss kārtībā. Un tā, kaut kas gan nav kārtībā. Mums ir pazudis viens loks. Paskatīsimies, kaut ko es te esmu ne tā atzīmējis. Logu caurumi. Sameklēsim to logu, kur tas loks ir palicis. Tas loks ir numur 14. Paņemsim, atzīmēsim numur 14. Un viņš ir jau izveidojies. Izslēdzam visas atstiņas ārā. Un lūgtam. Iekštelpu sienas ir gatavas. Pamainīsim bišķiņu arī krāsu, atkal uzspiežam materiālus, paskatāmies materiālu. Uzliksim kaut kādu tādu dīvainu krāsu, lai baigi atšķirās. Bišķiņu atgādina Latvijas sarkano, lai jau ir ķirsītis. Labi. Nākamajā video tad ņemsim ārtelpu sienas, siltinājumu sienas.